Šodienas prediķī ar nosaukumu Jeruzāleme un debesu māte aplūkosim Bībeles pravietojumus, ko ir pravietojis debesu Tēvs. Starp Tēva vārdiem ir fragments, ko viņš personīgi uzrakstīja ar savu roku. Es ticu, ka jūs visi to zināt. Elīsa sekoja Elijam, Jozu sekoja Mozum, Pēteris sekoja Jēzum, un es sekoju, tad kam seko Tēvs? Es sekoju mātei. Kāpēc Tēvs savā pravietojumā atstāja šo apgalvojumu? Tas ir neticami nozīmīgi. Kad visi Ciānas bērni sekos Tēva piemēram un izpildīs visas debesu mātes dotās mācības un pavēles, tad evaņģēlijs ne tikai ātri izplatīsies Samarijā un zemes malās, bet arī mūsu pazudušie brāļi un māsas no visas pasaules arī dzirdēs Tēva un mātes balsi un atgriezīsies Ciānā. Galu galā lielais evaņģēlija darbs, ko Dievs pavēlēja, tiks pabeigts uz šīs zemes. Pravietojumi ar to nebeidzas, vai ne? Kādus vēl pravietojumus Dievs mums deva? Lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda. Tie ir vārdi, kas tika doti pirms 2000 gadiem. Tas vēl nav viss. Atklāsmes grāmata liecina, ka Dievs mums dāvās pasauli, kurā vairs nebūs nāves. Tika pravietots, ka Dievs novēlēs Ciānas bērniem žēlastības pasauli, kur nav ne sāpju, ne ciešanu un kas uz visiem laikiem pārpildīs ar mūžīgo godību. Kristus Ansanhongs nāca uz šo zemi otro reizi Dāvida vārdā. Pēc nākšanas šajā laikmetā viņš vēlreiz nodibināja Ciānu ar nosaukumu Dieva baznīca, dāvājot mums, saviem bērniem, ļoti īpašu žēlastības brīdi. Mēs tikko lasījām no paša Tēva rokraksta. Elīsa sekoja Elijam, Jozu sekoja Mozum, Pēteris sekoja Jēzum un es sekoju mātei. Šodien mēs kopā izpētīsim pravietisko nozīmi, kas ietverta šajos vārdos. Atšķirsim Jesajas 62. nodaļu. Tagad lasīsim Jesajas 62. nodaļas 6. pantu. Taviem mūriem, Jeruzāleme, es iecēlu sargus, ne dienu, ne nakti, nekad tie necietīs klusu, jūs, kam jāpiemin kungs, ne mirkli nerimstiet. Neļaujiet viņam rimt, kamēr viņš iedibinās. Angļu tekstā teikts, ka Dievs iedibinās Jeruzālemi, vai tas nenozīmē, ka Dievs pats atklāja Jeruzālemi visai cilvēcei? Neļaujiet viņam rimt, kamēr viņš atklāja Jeruzālemi. Kamēr viņš uzcels Jeruzālemi zemē par slavu. Tad saskaņā ar pravietojumu 62. nodaļas 7. pantu, ko Dievs noteikti nodibinās. Apmēram pirms 2700 gadiem Dievs lika ierakstīt Jesajas grāmatā pravietojumu, ka viņš atklās un nodibinās Jeruzalemi. Saskaņā ar pravieša Jesajas liecību, kurš ir tas, kurš nodibinās Jeruzalemi. Viņš mums liecina, ka Dievs ir tas, kas to darīs. Apstiprināsim šīs Jeruzalemes identitāti caur Galatiešiem 4. nodaļu. Galatiešiem 4. nodaļas 26. pants. Taču debesu Jeruzāleme ir brīva, viņa ir mūsu māte. Tas bija neviens cits kā Dievs Tēvs, kurš darīja zināmu debesu mātes eksistenci saviem bērniem un atklāja viņu visām pasaules tautām. Kā tika pravietots, Dievs Tēvs nāk uz šo zemi šajā laikmetā, lai atklātu debesu māti Jeruzalemi visām pasaules tautām. Tagad Jesajas 60. nodaļā apstiprināsim, kādi pravietiski notikumi attīstīsies Ciānā.
벌어지게 되는지 그 광경을 이사야 60장을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다. 자, Iesaijas 60. nodaļa dzied par nākotnes godību, ko saņems Jeruzalem. 받을 영광을 노래하는 Iesaijas 60. nodaļas 1. pants. 이사야 60장 1절입니다. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi ataususi. 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. 보라, Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas. 캄캄함이 만민을 가리우려니와라고 했습니다. Ir teikts, ka bieza tumsa pārklās visas tautas, katru pasaules iedzīvotāju. Pravietojums, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, nozīmē, ka pienāks laiks, kad nebūs gaismas. 빛이 없는 그런 환경과 상황이 이제 오게 될 것을 예언한 것이죠. 그렇지만 Bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs par tevi. 그 영광이 내 위에 나타나리니 3. pants. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. 내 광명으로 나올 것이라고 했습니다. Ja Bībele un pravieši to paredzēja, tad, kad Jeruzalemes krāšņā gaisma izplatīsies ar vien vairāk visā pasaulē, 널리 전파되고 퍼져갈수록 mūsu pazudušie brāļi un māsas atgriezīsies Ciānā jo ātrāk. 시온으로 돌아오게끔 되어 있습니다. Neatkarīgi no tā, vai mēs sludinājām evaņģēliju Amerikā 또 Peru 복음을 할 때도 또 vai Āfrikā, 할 때도 Dievs vienmēr atvēra ceļu, lai mēs spīdinātu debesu mātes Jeruzalemes patiesības gaismu, 그 길을 열어주셨고 그로 말미암아 전 세계 caur kuru visas tautas no visas pasaules ar dažādām valodām un kultūrām ir atgriezušās Ciānā. 다 시온으로 돌아왔습니다. Tas bija tieši tā, kā Bībele bija pravietojusi. Tā kā pat vissīkākā pravietojuma detaļa nevar nepiepildīties, mums visiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tas noteikti piepildīsies. 해야 되겠습니다. Kāpēc Dievs Tēvs mūs atstāja ar vārdiem: Es sekoju mātei? 남겨놓고 가셨는지. Turklāt viņš atgādināja Cionas bērniem, sakot: Es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darātu, kā es esmu darījis. 하라고 이렇게 일깨워주셨습니다. Kad krāšņā Jeruzalemes gaisma izplatīsies visā pasaulē, kas klāta tumsā, mūsu pazudušie brāļi un māsas visi atgriezīsies Ciānā. 잃어버린 형제 자매들이 다 시온으로 돌아온다는 사실을 Tagad pievērsīsimies 3. pantam. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. 내 광명으로 나오리라. 4. pants. Lūkojies visapkārt un redzi, tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis, tavi dēli no tālienes pārnāks. 내 아들들은 원방에 속했고 Viņi nāks no tālām tautām, 속했고 un tavas meitas atnesīs uz rokām. 것이라. Kādos apstākļos tika pravietots, ka šīs lietas notiks? 되어 있습니까? Šīs lietas notiks, kad Jeruzalemes godības mirdzošā gaisma tiks pasludināta visai pasaulē. 전파되게 되었을 때 Brāļi un māsas, visam ir jāpiepildās saskaņā ar pravietojumu. Saskaņā ar pravietojumu Tēvs nāca uz šīs zemes, nodibināja Dieva baznīcu, gāja pa evaņģēlija ceļu 37 gadus un atklāja mums debesu māti. 또 예언대로 하늘 어머니를 우리 자녀들에게 알리시고 하늘 어머니의 Tēvs jau mums mācīja, ka debesu mātes godība pasludinās viņas bērni Samarijā un līdz zemes galiem sāksies liels darbs, kur dēli nāks no tālienes un meitas tiek nestas uz gurna. 안겨오는 이런 역사가 일어나게 될 것이다 하는 것을 이미 아버지께서는 알려주고 가셨습니다. Kas ir aiz Dieva baznīcas pieauguma no tikai 13 baznīcām, kad Tēvs bija uz zemes, līdz vairāk nekā 7800 baznīcu mūsdienās? 성장될 수 있었던 그 이면에 Brāļi un māsas, vai tik daudz baznīcu tika nodibinātas, pateicoties kāda viena mācītāja lielajām spējām? 세웠을까요? 어떤 Vai jūs ticat, ka šis lielais darbs notika kāda līdera izcils vadības dēļ? 일어났다고 생각합니까? Tas viss ir tāpēc, ka viss bija pravietots Bībelē. 있기 때문에 그렇습니다. Tēvs un māte sacīja: Ejiet un sludiniet Jeruzalemes godību Samarijā un līdz zemes galiem. 전파하라. 그리 할 때 Tad mani pazudušie dēli atgriezīsies no tālienes, 에서부터 돌아올 것이고 un manas meitas tiks nestas uz gurniem un visas atgriezīsies Ciānā. 될 것이다. Šīs ir pravietiskās ainas šim laikmetam, ko Dievs bija paredzējis pirms apmēram 2700 gadiem. Tā kā pravietojumi ir piepildījušies tāpat kā uzrakstīti, krāšņās ziņas par mūsu tēvu un māti tagad izplatās visā Āzijā, Āfrikā, Okeānijā, Eiropā, 전 세계
Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. 또 많은 거기에 속해 있는 Visos kontinentos un neskaitāmās tautās cilvēki, kas dzird šo svētīgo ziņu, 전해들은 사람들이 전부 회개하고 nožēlo grēkus un nepārtraukti atgriežas uz Ciānu. 시험하고 있습니다. 이건 Kāds tam visam ir iemesls? 무엇 때문입니까? Tas ir pravietojuma dēļ. Vēlreiz atcerēsimies, ka viss piepildīsies saskaņā ar 다시 pravietojumu. 한번 생각하시고 Apliecināsim to 4. pantā. Lūkojies visapkārt un redzi, tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis, tavi dēli no tālienes pārnāks un tavas meitas atnesīs uz rokām. 안겨올 것이라. 그때 To ieraudzīs, tu starosi, iedrabēsies un līksmos tev sirds, 놀라고 하창하리니 이는 jo pie tevis savadīs jūras dārgumus un tautu bagātības nonāks pie tevis. 내게로 오미라고 했습니다. 자, 오는 Apskatīsim ainu, kas raksturo dēlus un meitas, kad viņi nāk. 보겠습니다. Paskatīsimies 8. pantā. 저 구름 Kas ir tie, kas aizskrien kā mākoņi un kā dūjas gar logiem? 날아오는 것 같이 날아오는 자들이 누군요? 먼 Kas ir tie, kas lido no tālām valstīm? 날아오는 이들이 과연 누구인가? Paskatīsimies 11. pantā. 내 Tavi vārti vienmēr būs atvērti, ne dienu, ne nakti tie netiks slēgti, lai savestu pie tevis tautu bagātības un viņu ķēniņus rindām vien. 왕들을 포로로 이끌어옵니다. 너를 섬기지 아니하는 Tā tauta un valsts, kas tev nekalpos, ies bojā un tās tautas putēt izputēs. 진멸되리라. 레바논의 Lebanona godība nāks pie tevis gan cipresa, gan prieda, gan goba, tas manas svētvietas krāšņumam, savu kaisolu es pagodināšu. 내가 나의 발둘 곳을 영화롭게 하리라. 너를 Tavu apspiedēju dēli pazemīgi dosies pie tevis, visi, kas nievāja tevi, zemosies tev pie kājām, tevi sauks par kunga pilsētu, par Ciānu Izraēla svētajiem. 여호와의 성읍이라. 이스라엘의 거룩한 자의 시온이라 하리라고 했습니다. 이사야 Jesajas 60. nodaļā izskaidrota Dieva griba attiecībā uz Jeruzalemi ar daudziem tēliem izteicieniem, lai cilvēki varētu viegli saprast pravietojumu. 통해서 설명하는 가운데 있습니다. 이 Paskatīsimies 20. pantā. Tava saule vairs nerietēs, un tavs mēnesis vairs nemainīsies, jo tava mūžīgā gaisma būs kungs un. 분명한 빛이 되고 슬픔의 날이 Kas vēl notiks? 된다고요? 마친다. Tavas sēru dienas būs garām. 슬픔의 날이 Visi tavi ļaudis būs taisni mūžam, manu stādu atvasas iemantos zemi, manu roku darbs, kam es dodu krāšņumu. 나의 심은 가지요 나의 손으로 만든 것으로서 나의 영광을 나타낼 것인즉 그 Mazākais kļūs par. 얼마를 Par ko kļūs mazākais no jums? 1000 un sīkākais. Kas notiks ar sīkāko? 강국을 Par varenu tautu. 때가 되면 Es, kungs, tanī laikā likšu tam steigšus notikt. 아버지가 Kad tēvs nāca uz šīs zemes, kāpēc viņš neteica? 왜 모두가 다 아버지를 따라야 된다. Visiem ir jāseko man, bet tā vietā atstāja mums vārdus. Sekojiet mātei, pirms viņš pacēlās. 남기시고 올리워 가셨는가? Taču debesu Jeruzāleme ir brīva, viņa ir mūsu māte. 말씀하신 Tas ir rakstīts Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantā. 어머니의 Kad mātes eksistence tiek apliecināta un pasludināta visā Samarijā un līdz zemes galiem, 증거되고 알려졌을 때 kas tad tiek dots visai cilvēcei? 무엇이 주어진다고요? Tiks dota mūžīgā dzīvība, ko Dievs ir apsolījis. 생명이 주어지게 된다는 것입니다. 여러분, Jums visiem tika dota fiziskā dzīvība caur jūsu fiziskajām mātēm. 그걸 통해서 다 허락받았을 것입니다. 영적 Tāpat arī mūžīgā dzīvība mums nevar tikt dota bez mūsu mūžīgās debesu mātes. 안에 계시고는 우리에게 주어질 수가 없는 것이죠. 우리 교회 Mūsu baznīca ir stāvējusi uz pravietojumu skatuves, un tā turpina virzīties saskaņā ar šo pravietojumu līdz pat šai dienai. 교회가 지금 진행되어 가고 있습니다. 앞으로의 Turpinot atklāties atlikušie pravietojumi, kad šis Jeruzalemes, mūsu debesu mātes, evaņģēlijs tiek sludināts visā Samarijā un līdz zemes galiem, visi mūsu pazudušie brāļi un māsas atgriezīsies pie patiesības viens pēc otra. 성도들이 진리 가운데 또 돌아올 수 있게 되는 것입니다. Dievs mums ir atstājis šādu pravietojumu Mateja evaņģēlijā. Cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem. Cāļi atbild tikai tad, kad dzird mātes balsi. Lai gan pasaulē ir daudz dzīvnieku, Dievs mums speciāli deva šo līdzību caur vistas piemēru. Vists pulcēt. Mēs varam atrast un sapulcēt visus mūsu pazudušos brāļus un māsas tikai tad, kad tiek atklāta Dieva mātes eksistence. Bībelē ir teikts, ka tikai tad bērni atgriezīsies Ciānā.
Tāpēc 37 gadus debesu Tēvs lika stūrakmeni un nodibināja evaņģēlija pamatu. Debesu Māte tagad pulcē visus pazudušos bērnus no visiem pasaules stūriem. Patiešām, salīdzinot ar baznīcu Tēva laikā, baznīca šodien piedzīvo nesalīdzināmu izaugsmi, kad dažādu rasu un tautu cilvēki no visiem zemes stūriem dzird patiesības evaņģēliju un pulcējas Jeruzalemes, mūsu debesu Mātes, rokās. Brāļi un māsas, vai jūs domājat, ka tas viss notiek tāpēc, ka mēs esam tik prasmīgi, ko darām šajās tautās? Daniela grāmatā mēs redzam, ka ķēniņam Nebukadneceram reiz bija tā pati doma. Savā dienā Babilonija bija pasaulē lieliskākā valstība, salīdzināma ar mūsdienu Amerikā. Viņš ticēja, ka ir uzcēlis pasaulē visspēcīgāko tautu tikai ar savām spējām, spēku, gudrību un vadību. Tajā brīdī Dievs atņēma cilvēka prātu no ķēniņa Nebukadnecera. No tīri pasaulīgā viedokļa raugoties, ir taisnība, ka ķēniņš Nebukadnecers to paveica. Tomēr, kas bija tas, kas padarīja visas šīs lietas iespējamas? Tas bija Dievs. Brīdī, kad šī doma ienāca viņa prātā un viņš izteica šos vārdus, visa viņa autoritāte, vara un pozīcija tika atņemta vienā mirklī. Septiņus gadus viņš dzīvoja laukos kā dzīvnieks, debesu rases klāts. Viņš pavadīja 7 gadus ar prātu, kas vairs nebija cilvēcisks. Kad viņš saprata, ka visas lietas visumā ir radītas un pārvalda Dievs un ka viņa autoritāte ir Dieva dāvana, un kad viņš beidzot saprata, ka viņš nav nodibinājis Babilonijas valstību, bet ka Dievs ir tas, kas vada laikmetus un vēsturi, tikai tad tika atjaunots viņa saprāts. Tika atjaunota arī viņa karaļa vara un tronis. Tas ir rakstīts Daniela grāmatā. Brāļi un māsas, visā, ko darām, Tēvs un Māte ir tie, kas mums ir atvēruši ceļu. Mēs tagad darām to pašu darbu, ko Tēvs un Māte mums sagatavoja pirms 1000 gadu. Tādējādi tas nekādā gadījumā nav evaņģēlijs, kuram ir lemts neizdoties. Tas noteikti tiks paveikts. Kāpēc? Ko Bībeles pravietojumi saka, ka notiks ar šo evaņģēliju? Tas ir pravietots kā evaņģēlijs, kas noteikti tiks paveikts. Dievs teica, evaņģēlijs tiks sludināts Samarijā un līdz zemes galiem, un tas tiks darīts zināms visām pasaules tautām. Tāpēc, saskaņā ar šo pravietojumu, Ciānas bērni šodien iet solī ar pravietojumu tauras skaņu. Vai mēs visi neapvienojam savas sirdis evaņģēlijas sludināšanas darbā visā pasaulē? Mūsu baznīca stāv uz pravietojumu skatuves, un evaņģēlija darbs attīstās saskaņā ar pravietojumu. Es dzirdu, ka biedri Pusanā plaši sludina evaņģēliju Japānā, un ka viņi ir nodibinājuši daudzas baznīcas. Tas ir patiesi brīnišķīgi, ka zemē, kur tiek pielūgti neskaitām dažādi dievi, cilvēki dzird Tēva un Mātes balsi un atgriežas Ciānā. Mēdz teikt, ka Japānā tikai 1% iedzīvotāji ir kristieši. Tas ir neticami mazs skaitlis. Šajā realitātē, kur vien tiek sludināts mūsu evaņģēlijs, Dievs atver ceļu. Daži cilvēki apgalvo, sludināt evaņģēliju Japānā ir neiespējami. Pravietojums izdzēšts no neiespējams, pasludinot, ka visas šīs lietas patiešām ir iespējamas. Viss kļūst iespējams, kad mēs pasludinām par kuru. Bībele māca, ka tad, kad mēs spīdināsim Jeruzalemes gaismu, visi atgriezīsies. Saskaņā ar šo pravietojumu, lai mēs visi sludinātu evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem. Tāpat kā tas ir pravietots Jesajas 60. nodaļā, mazākais ir kļuvis par 1000, un mazākais ir kļuvis par varenu tautu.
이 복음도 여러분 Brāļi un māsas, šis evaņģēlijs tagad ir sludināts 178 pasaules valstīs. 왜냐하면 Tas ir tāpēc, ka tēvs un māte ir likuši šim evaņģēlijam gūt panākumus visur. Dievs radīja debesis, zemi un visas lietas tajās. Viņš lika zivīm apdzīvot jūrās un lika kalnos uzplaukt visu veidu kokiem un augiem. 각종 나무나 식물들이 존재하게 하시고 Tas pats attiecas uz laukiem. 그리고 또 Dievs radīja arī ideālus apstākļus, lai mājotu visu veidu dzīvniekiem. 하나님께서 만드셨습니다. Viņš saka, es baroju gaisa putnus, un es ģērbju lauka zāli un puķis. 풀들도 Tāpēc neuztraucieties. 내가 입힌다. 아무 걱정하지 말라고 말이에요. 하나님 Ja mēs iesim un pūtīsim pravietojumu evaņģēlī tauri, 복음의 ko Dievs ir nolicis, lai tas izdotos, 불기만 하면 un atklāsim Jeruzālemes godību, tad viņi visi nāks pie mums, 저들이 viņi tiks nesti uz gurniem un uz mūsu mugurām. 뽑혀올 것이고 시온으로 Dieva baznīca ir Ciāna, pravietotā baznīca, kur viņš liks visiem atgriezties. Kad evaņģēlija darbs uz šīs zemes beigsies, vai nav citu pravietojumu par mums? Tie ir. Pravietojumi nepastāv tikai uz šīs zemes, pravietojuma laika līnija turpināsies pat debesu valstībā. Apskatīsim kopā Atklāsmes 21. nodaļas 1. pantu, lai redzētu, kādi ir šie pravietojumi. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Tajā teikts, ka jauna pasaule tagad atklāsies mūsu priekšā. Citiem vārdiem sakot, tā ir debesu valstība. Pārējam uz 4. pantu. Aplūkosim vārdus 4. pantā. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Dievs piepilda pravietojumu solījumu iznīcināt nāvi. Nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Apskatīsim pravietisko solījumu, kas seko. 5. pants. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess. Šie pravietojuma vārdi nav meli. Tie nav ne fikcija, ne fantāzija. Dievs pats mums ir devis savu vārdu par lietām, kas patiesi piepildīsies. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs. Mūžīgie Dieva svētību laiki turpināsies. Vai debesu Tēvs mūs nav aicinājis un vadījis patiesībā? Vai debesu Māte nedzīvo ar mums patiesībā, lai mēs varētu mantot mūžīgo valstību? Šādā veidā mūsu baznīca ir tā pati baznīca, kas tika pravietota. Tā ir baznīca, par kuru ir pravietots, ka tā saņems krāšņu pasauli, kurā vairs nebūs nāves, ne sēru, ne vaidu, ne sāpju. Tikai svētība, tikai mūžīgā dzīve, tikai prieks, tikai cerība un tikai laime mūžīgi. Tagad pievērsīsimies citam pravietojumam, kas mums piešķirts Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā. Atvērsim 22. nodaļas 1. pantu. Tad eņģelis man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls, tā izplūda no Dieva un Jēra troņa. Pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra tronis, un viņa kalpi viņam kalpos. Viņi skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs, un nebūs vajadzības nec pēc gaismekļa, nec saules gaismas, jo Kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu mūžos. Dievs mums ir apsolījis godības laiku, kad mēs varēsim paveikt visu, ko vēlamies.
Dievs atklāja šos pravietojumus apustulim Jānim, parādot viņam, kas nāks, un viņš ielika tos atklāsmes grāmatā, lai mēs, kas dzīvojam šajās pēdējās dienās, varētu tos saņemt un sludināt. 우리들에게 전부 전하라고 요한계시록이라는 이 성경의 말씀을 담아 놓으셨던 것 아니겠습니까? 이런 Sekojot šī godības pilnā pravietojuma ceļam, 순서를 따라서 mēs liecinām par jaunās Jeruzalemes debesu māti un sludinām evaņģēliju Samarijā un līdz zemes galiem. 끝까지 복음을 또 전파하고 있는 가운데 있습니다. Ja mēs iesim, Dievs darīs visu iespējamu. 되게 해 주십니다. Daudzas tautas mūs gaida. 우리의 발걸음을 기다리고 있습니다. Mums jārīkojas tikai saskaņā ar pravietojuma tauras skaņu. 그렇게 Tad visā savā dzīvē mēs tiksim svētīti, kad ienākam, un svētīti, kad mēs izejam. 나와도 복을 받고 Svētīts tavas miesas auglis, tavas zemes auglis un tavu lopu auglis, tavu lielopu vaislība un tavu sīklopu auglība. 내 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받게 될 것이다. Dievs ir apsolījis mūs svētīt visā, ko darām. 약속을 하셨습니다. Tā ir Dieva baznīca, par kuru Dievs pravietoja. 예언하신 우리 하나님의 교회. Dzirdot tēva un mātes balsi, mēs esam iegājuši Dieva baznīcā. Sekojot tēva balsī, dosimies uz debesu valstību, rūpējoties, lai neviens cilvēks nepaliktu aiz muguras, līdz mēs sasniegsim pravietojumu piepildījumu. 우리 모두가 되어 봅시다. Atvērsim Daniela 7. nodaļas 17. pantu. Septītās nodaļas 17. pants. 4 lielie zvēri ir 4 valstis, kas radīsies uz zemes, 세상에 일어날 bet visaugstā svētie. 지극히 높으신 자의 Ko darīs Dieva ļaudis? 어떻게 한다고요? Saņems savu valsti, un tā būs viņu īpašumā. 나라를 얻으리니 Cik ilgi viņi to paturēs savā īpašumā? 어느 정도 된다? No mūžības līdz mūžībai, uz visiem laikiem. 영원하고 영원하리라. 한 번 Tikai ar vienu mūžīgi nepietiek. Atkal mūžīgi. 두 번 2 reizes joprojām nav pietiekami. 3. reizi ir teikts un mūžīgi. No mūžības līdz mūžībai, uz visiem laikiem. Tā nav cilvēku dota garantija, bet gan Dieva paša garantēts apsolījums. 약속입니다. 이 약속을 Saskaņā ar šo apsolījumu dalieties mīlestības sadraudzībā tēva un mātes patiesībā un izplatiet Jeruzalemes patiesības gaismu un tās godību daudz vairāk cilvēkiem visā pasaulē, lai šis gads būtu patiešām svētīts. 많은 사람들에게 또 전파하고 알려서 복된 한 해가 꼭 되길 바라겠습니다. Valstība, ko mēs mantosim, ir mūžīga un mūžīga valstība. 하고 영원한 나라입니다. Tā nekad netiks iznīcināta. Tā ir valstība, kas nesabruks, valstība, kas neizkautīs. 그 Šajā mūžīgajā pasaulē mēs būsim kopā ar tēvu un māti, lielajā lācī šodien, rīt Plejādēs un parīt Orionā. 요성에서 모레는 삼성에서 천국 Lūdzu, dedzīgi lūdziet, lai debesu mīlesta rīkošana katru dienu ātri piepildītos. 속히 또 일어날 수 있도록 기도 많이 해주시고 믿음 안에 Es lūdzu, lai jūs visi stāvētu stingri savā ticībā un gaidītu tēvu. Ar cerību, ka esat saņēmuši daudz žēlastības, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. 감사합니다. Paldies jums!